Hei, mani sauc Viktors, turpinām mācīties par tekstu stilizēšanu, izmantojot kaskāda stila tabulas. Tā. Mēs esam jau mācījušies par teksta krāsu, teksta līdzinājumu. Tagad turpinām ar dažiem parametriem, kuri var būt noderīgi. Tā. Pirmais, ko mums vajag, atversim šablonu, kuru mēs bijām izveidojuši. Un spiežam Save as. Un te nosaukumā ierakstīsim 05 CSS tekst un punktiņš HTML. Saglabājam. Kas būs mums vajadzīgs šajā piemērā? Es paņemšu jau gatavu sagatavi. Iekopēju to tieši starp style tagiem. Esmu to iekopējis. Lai būtu redzams rezultāts, mums šitos tagus arī vajag pierakstīt. Pirmā rindkopa. Vispār jums pateikšu tā, ka tieši šitie stili overline, underline parasti tiek izmantoti stilizējot linkus, tās hipersaites. Tā, un trešo. Tā, esam pierakstījuši. Tagad saglabājam. Ejam uz mapi, kur mums visi faili ir. Un re, kur šitas ir 5. dubult klišķis. Un ko jūs redzat? Varam redzēt, pirmai rindkopai ir overline līnija virs teksta. Atvainojos rindkopā, bet virsrakstiem. Otram virsrakstam viņš ir nosvītrots, un trešais virsraksts ir pasvītrots. Kur tas varētu būt noderīgi? Pirmais īpaši, tas ir jūsu ziņā. Otrais varētu būt, ja jūs veidotu internetu veikalu, un tur jūs būtu izveidojuši stilu tieši tām cenām, kuras ir ar atlaidi. Tad veca cena būtu nosvītrota, un blakus būtu cena ar jau jauna cena, akcijas cena. Tā, skatāmies, ko tālāk vēl apgūsim šajā video. Teksta transformācijas. Es veidojot weblapas īpaši to nebiju izmantojis. Tā kā būtībā to jūs varat pamēģināt paši. Un šeit paskatīties to rezultātu. Rezultāts ir tāds, ka uppercase kur ir saturs, viss saturs būs lieliem burtiem, pēc tam viss saturs ar maziem burtiem, un saturs, kur katrs burts ir sākas ar lielo burtu. Tā. Teksta atkāpe, tā ir noderīgi. Tas ir noderīgi, kāpēc? Piemēram, kā mēs esam pieraduši Wordā, tad mēs ievadam rindkopu, nospiežam podziņu pirmajā rinda tab, un mūsu tekstam ir atkāpe. Tagad arī to apskatīsim to. Text indent, un lai būtu redzams tas rezultāts, tad mēs varam pat no šienes kaut kādu saturu nokopēt, iekopēt te, kur ir rindkopa pierakstīta. Iekopējam, saglabājam, atjaunojam mūsu failu. Un šita atkāpe tieši nozīmē text indent. Jo, piemēram, mēs šito atkāpi palielināsim līdz 150 pikseļiem. Atjaunosim. Jūs redzat to rezultātu. Piemēram, te vēl pat varētu piemērot
no iepriekšējā video parametru tekstu. Teksta ligan, justify, saglabājam, atjaunojam un redziet, ir atkāpe un vēl teksts ir izdīdzināts abās pusēs. Ko vēl tādu varētu pateikt? Pirmkārt, manā vietnē arī ir linki uz piemēriem, visu, kas jūs ar šito tēmu ir saistīts interesē. Ir vairāki piemēri, ir ļoti noderīgi, varat apskatīties. Labi, paldies par uzmanību, nākošajā video runāsim jau nevienkārši par teksta stilizēšanu, bet tieši par fonta izmantošanu, font size un tā tālāk. Paldies par uzmanību!